Sveika un sveiks šajā meditācijā. Mazliet izstāstīšu, kāpēc tieši šobrīd veselības meditācija. Jo saņēmu Instagramā kādu vēstuli, kas no sākuma tā un pēc tam padomāju tā. Es zinu, kāpēc es tā mācu, es zinu, kāpēc es tā saku. Nolasīšu jums šo vēstuli. Sveiki, Monte! Vienmēr skatos un ar aizrautību pierakstu visu, ko tu sniedz saviem sekotājiem. Pēc jaunā gada saslimu ar sabiedrībā aprunātāko slimību, un pēc tās izslimošanas sekoja briesmīgi analīžu rezultāti par trombiem asinīs, kas lika jau domāt par sliktāko scenāriju un zārciņu izvēli. Lai novērstu domas un atgrieztos pareizā ceļa, skatījos visus tavus video, kas slimojot bija palaisti garām. Vienā runāja par to, kā ieklausīties savā ķermeņa bezspēkā un kā ir jāizstāst savam ķermenim, ka viņš spēja atjaunoties. Ik vakar vizualizēju sev veselu, laimīgu, enerģisku un pateicīgu par lielisku veselību. Klausījos meditācijas, rakstīju un aizmigu pie sevis skaitot afirmācijas, ka es esmu vesela, mans ķermenis atgūsts un atjaunojas. Šodien bija atkārtot nodot analīzes un rezultāti atgriezās neticami labi. Lielas tev paldies par to, ka iedvesmo un ļauj noticēt tam, ka viss ir iespējams, jo viss taču ir iespējams. Paldies, paldies, paldies. Tā kā, un es pamodos šorīt un domāju par to, un es atceros, ka es lasīju Deepak Chopras grāmatu, viņam viena no tādām garākajām bija Holistic Approach to Life, manuprāt, kaut kas tam līdzīgs, un viņš tur runā par to, ka mūsu ķermenis tas nav tikai tas kopums, ka ka ārsts tev uzgriež un atver tavu zarnu vaļā, ka tas ir tas, kā mēs runājam, kā mēs domājam, kā mēs esam ķermenī. Un tāpēc es arī teicu, runā ar tavu ķermeni, tavs ķermenis klausās, un es domāju, ko lai pārējie dara, tie, kur varbūt nezin, kā runāt ar ķermeni, tie, kur nekad nav runājuši ar ķermeni. Tad šī meditācija ir priekš mums visiem, gan priekš tiem, kur zin, gan priekš tiem, kur nezin. Es tev teikšu ļaujies, jo citādāk tie brīnumi nenotiek. Ar skepsi mēs varam klausīties, un varbūt kaut kas notiks, bet ļaujies tam brīnumam, kurš tevī jau eksistē. Kā vienmēr, uzsākot meditāciju, iekārtojies pavisam ērti. Iekārtojies tā, lai tavs plaukstīns rāda uz augšu, un lai tu esi pilnīgi tādā uzņemšanas, mierīgā sajūtā ar sevi. Un šobrīd noskanē savu ķermeni. Kā jūtās tavi pēdu pirksti? Pakustini tos. Kā jūtās tavas pēdas? Cik tās daudz šodien ir staigājušas? Vai tu vari ienest pateicību tajās? Paldies par to, kur jūs mani esat nesuši šodien. Kā jūtās tavas potītes? Labā, kreisā. Un paceļo pa labo kāju uz augšu līdz ceļgalam, kā tā jūtās. Kā jūtās kreisā kāja līdz ceļgalam. Tālāk līdz iegurnim. Kā tur jūtās kauli, muskuļi, audi, kā jūtās tava kreisā kāja. Tālāk labai kāja līdz iegurnim. Un kā jūtās visa kāja. Iegurns, tev reproduktīvie orgāni. Vēders. Un šādi mēs ceļosim līdz pat galvas virsotnē. Iedomājies ietērpt sevi skaistā, brīnišķīgā tērpā. Var tam piešķirt krāsu, varbūt, ka tas vibrē, varbūt, ka tas kustās. No vēderiem augstāk, līdz tur, kur ribas mums
satiekās sirds enerģētiskais centrs. Sajūti, kā šīs ķermeņa daļas tevī kustās, jo tu elpo, jo tu esi dzīvs. Dodies tālāk uz augšu, krūškurus, labā puse, kreisā puse, labais plecs, roka līdz elkonim, līdz locītavai, katrs no tavas labās rokas pirkstiņiem. Sajūti. Es esmu šajā ķermenī. Tas kustās, tas ir. Sajūti kreisās rokas pirkstus. Roka līdz elkonim. No elkoņa līdz plecam, kā jūtās tev kreisā roka. Plecs. Kakls. Kā jūtās tavu galvas aizmugura? Tava labā auss, kreisā auss. Kā jūtās tavs zods, lūpas, deguns, labais vaigs, var pakustināt pašķobīt seju, kreisais vaigs, labāts, kreisāts, piera, labā uzacis, kreisā uzacis, vai tu vari sajust visas savas matus. Tagad ieraugi savu ķermeni kā brīnišķīgu kopumu. Ieraugi viņu kā paklausīgu organismu, kurš ieklausās tajā, ko tu par viņu domā, ko tu par viņu runā. Viņš labprāt izpilda to. Viņš labprāt, tas pat nav pakļaujas, viņš ar lielu pagodinājumu nododas taviem rīkojumiem. Viņš gaida tos. Bet pirms tam paskaties vēlreiz, cik brīnišķīgi tas strādā, tev ir iedots šis ļoti gudrais organisms. Sirds pati puks, tev viņa nav jāpukstina. Tas pats elpo, viņš atjaunojas. Tu vari ievadīt ēdienu, viņš izvada ārā. Tu sajūti emocijas, sajūtas, garšas, smaržas, spēj sadzirdēt, spēj izteikt sajūtas, izteikt konceptus, spēj sataustīt, apskaut, mīlēt. Tam ir iespēja saist baudu. Tas ir īsts iespēju rīks. Kā tu vēlies, lai tas būtu? Kā tu vēlies ar to rīkoties?